Lai pārunātu aktualitātes un valdības izstrādātās vadlīnijas pirmsskolas izglītības sistēmā, ceturtdien Ikšķeles bērnudārzā Urdaviņa tikās visas Latvijas pirmsskolas speciālisti. Liela uzmanība šoreiz seminārā tika pievērsta mācību satura jautājumiem, kurus šogad skāršas lielas izmaiņas. Šajā gadā no 1. septembra stājās spēkā valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kas ir noteikts ar ministru kabineta noteikumi. Un ministru kabineta apstiprinātas 3. augustā. Un līdz ar to tā tad ir jāsakārto pirmsskolas izglītības saturs atbilstoši šiem ministru kabineta noteikumiem. Un šī semināra tātad galvenie jautājumi ir satura jautājumi. Viens no iemesliem, kāpēc seminārs organizēts tieši Ikšķelē, ir pašvaldības bērnudārza dalība eksperimentālajā programmā 6-gadnieku mācības programmas projekta aprobācijā. Šī programma ir kā pirmsskolas izglītības programma un atbilst valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Un šī aprobācija notiek tieši šīs saturs programmas izstrādē ir saistībā ar sociālās drošības tīklu līdzekļiem iedalītajiem satura sakārtošanai tieši pirmsskolas, sākuma skolas jomā. Un vēl jo vairāk, ka bērnu no 5 gadu sagatavošanas skolē ir Latvijā obligāta atjaunota ar šā gada 1. janvāri. Izglītības un zinātnes ministrijai ar Ikšķeli vienmēr ir bijusi laba sadarbība, norāda Jautrīta Glaudiņa. Arī aizvadītajos gados kopīgi organizēta Latvijas mēroga izglītības darbinieku semināri un pieredzes apmaiņas braucieni. Dāts Tribotska, Zanda Tereško, Ogres televīzija.